Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Lietusgāžu izraisītos plūdos Afganistānā 3 dienās gājuši bojā 33 cilvēki un vēl 27 guvuši ievainojumus. Plūdi skāruši galvaspilsētu Kabulu un vairākas provinces valsts dienvidos un rietumos. Bojātas vai sagrautas vairāk nekā 600 ēkas, plūdi izpostījuši ap 800 hektāriem lauksaimniecības zemes, gājuši bojā aptuveni 200 mājlopu. Arī Tanzānijā aprīlis ir lietus sezonas kulminācija. Tanzānijā šomēnes zaudējuši dzīvību jau 58 cilvēki. Kaitējums nodarīts 80 000 mājsaimniecību, izpostītas lauksaimniecības zemes aptuveni 75 000 hektāru platībā. Latvijā ārlietu ministra amatam tiks virzīta diplomāte Baiba Braži, par to šodien paziņoja ministru prezidente Evika Siliņa. Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece Braže ārlietu dienestā ieņēmusi dažādus amatus, tostarp bijusi Latvijas vēstniece vairākās valstīs. Pirms kļūt par īpašo uzdevumu vēstnieci pagājušā gada vasarā, viņa 3 gadus bija NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos. Aizsardzības ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plānots piešķirt līdz 10 miljoniem eiro, lai nodrošinātu Latvijas ārējās robežas stiprināšanas plāna īstenošanu. Rīkojuma projekts nodots saskaņošanai. Kā esam stāstījuši, valdība jau marta sākumā apstiprināja austrumu robežas militārās stiprināšanas un pretmobilitātes plānu. Tas ir daļa no Baltijas aizsardzības līnijas izveides gar visu Krievijas un Baltkrievijas robežu. Tuvāko 5 gadu laikā robežas stiprināšanā aizsardzības nozare ieguldīs 303 miljonus eiro. Lai nepieļautu pretinieka pārvietošanos, ar robežas nostiprināšana Latvijā sāksies ar esošo ceļu pārrakšanu, izveidojot prettanku grāvjus. Savukārt vēlāk par prettanku grāvjiem tiks pārveidoti arī pierobežā esošie meliorācijas novadgrāvji. Tāpat tiks izvietoti dažādi tipa šķēršļi, piemēram, prettanku grāvjus pastiprinās ar betona blokiem, konstrukcijām un prettanku mīnām. Vienlaikus pierobežas joslā noteiks un ierīkos sprākstvielu, mīnu un inženiertehnisko materiālu glabātuves. Šogad plānā šo pasākumu īstenošanai paredzēti 25 miljoni eiro. Šodien Krāslavas novada Kalniešu tautas namā notika sabiedriskās apspriedes klātienes sanāksme par atjaunojamās enerģijas uzņēmuma Ignitis Renewables ieceri būvēt vēja elektrostaciju parku Kalnieši. Ar sagatavotiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Krāslavas novada pašvaldībā, Kalniešu pagasta pārvaldē un SIA Estonian, Latvian and Lithuanian Environment tīmekļa vietnē. Precizēts izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums vēl nav noteikts. Veicot izvietojuma iespēju analīzi, ir aplēsts, ka pētāmajā teritorijā būtu iespējams izvietot līdz 11 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostacijām. Vēja parka kopējā jauda varētu sasniegt 80 līdz 90 megavatus. Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt vides pārraudzības valsts birojam līdz 26. aprīlim. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien darba vizītē apmeklē Daugavpili, tikās ar Daugavpils pašvaldības domes deputātiem, izglītības iestāžu vadītājiem un Daugavpils universitātes vadību, kā arī Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas vadību un personālu, nolika ziedus Latvijas brīvības cīņās kritušo Polijas armijas karavīru piemiņas vietā un apskatīja aktuālās izstādes Rotko muzejā. Daugavpilī marta beigās tika parakstīts līgums par pamestās ēkas stacijas ielā piespiedu demontāžu. Plašāk par to stāsta Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs. Daugavpilī šāda procedūra, kad pašvaldība nojauks privātpersonai piederošo ēku, notiks pirmo reizi. Pirms tam varam atcerēties bijušās kopmītnes 18. novembra ielā 43 nojaukšanu, kas bija uz pašvaldības rēķina. Bijušās mēbeļu fabrikas Siguldas ielā 6B nojaukšanu veica pats īpašnieks, bet pamestās pārtikas veikala vietā Inženieru ielā 3, kuri nojauca privātpersona. Šā gada februārī jau tika atvērts jaunuzcelts veikalu tīkls. Šobrīd būvvaldē uzskaitē ir 142 pamestās ēkas, dažas no tām ir saglabātas, dažas tiek rekonstruētas un pret dažām no tām ir ierosināta administratīvās lietas. Degradējošām ēkām un teritorijām tiek piemērota arī paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļu likme, un pašvaldības speciālisti pastāvīgi uzrauga šādus objektus un strādā ar to īpašniekiem, lai atrisinātu problēmas. Arī šogad būvvalde pastiprināti apseko pamestās ēkas un soda īpašniekus. Mēneša sākumā situācija ir šāda. Mežciemā, Gajokā, Niderkūnos, Kalkūnos, Ruguļos tiek veikti demontāžas darbi 5 objektos. Nojaukti 7 objekti, bet pārbūvēti arī 7. Arī kāds liels pilsētas uzņēmējs plāno nojaukt ēku Slavu ielā 4A un uzbūvēt jaunu ražošanas ēku.
Mēs saprotam, ka nojaukšanas darbi nav lēti, tomēr ēkas īpašniekiem, tāpat kā ikvienam no mums, ir jābūt atbildīgiem par saviem īpašumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodevusi saskaņošanai likumprojektu, kas paredz atlaist Rēzeknes domi un iecelt pagaidu administrāciju. Varam piedāvā pašvaldībā iecelt pagaidu administrāciju, kuru vadītu bijusī uzņēmuma reģistra vadītāja juriste Guna Puce, bet viņas vietnieki varētu būt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule un bijušais Rīgas būvvaldes vadītājs Jānis Belkovskis. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio